par vīru vai sievu, lai jums būtu romantiska mīlestība, un jūsu vīrs vai sieva jūs romantiski mīlētu. Es atkal un atkal izstudēju katru pantu Bībelē, kurā tiek runāts par laulību. Es kaut ko gribu jums pateikt ļoti skaidri. Tā ir Dieva griba, lai katrā laulībā romantiska mīlestība būtu dabiska laulības sastāvdaļa. Tai nav jābūt vēja atnestai. Es nezinu, kas notika, taču vakar es biju iemīlējies. Tā ir Dieva griba, tā ir norma. Ja kāds apgalvo, ka jums nevar būt šādas attiecības, tad tie ir meli. Šī grāmata jums pastāsta, kā jums var būt šāda mīlestība. Tie cilvēki, kuri ir romantiski iemīlējušies, dara to, kas tajā teikts. Romantiska mīlestība, tā ir Dieva griba katrai laulībai un parādās tad, ja mēs pildām savu daļu, paklausot Bībelē. Romantiska mīlestība ir Dieva griba jums un man. Tā parādās pavisam dabiski. Tas nav kaut kas tāds, kas man ir jāizdara. Tā dabiski parādās tad, ja es atbilstoši Bībelē teiktajam pildu savu pusi laulībā. Ja es darīšu to, ko saka Bībele, tad būs arī romantiska mīlestība. Ir 7 principi. Pirmais. Izveidojiet savu laulību. Izveidojiet savu laulību. 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļas 24. pantā ir teikts. This is seen in Genesis chapter 2, verse 24, where it says, Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu. Par dažiem no tiem mēs runājām citās video nodarbībās. Es gribētu to noslēgt ar jautājumu par romantiskas mīlestības būtību. Pirmais, jums ir jāizveido savu laulību. Kā jūs to izdarat? 2 lietas. Pirmkārt, jums ir jāaiziet no saviem vecākiem. Otrakārt, jums ir jāpieķeras savai sievai. Ja tas netiek ievērots, parasti tas ir saistīts ar to, ka sieva neaiziet no saviem vecākiem un vīrs ir greizsirdīgs. Viņš jūt, ka viņam ar kādu ir jāsacenšas. Kā jauns vīrs var sacensties ar savas sievas māti vai tēvu? Vai zināt, kas tad notiek? Romantiskā mīlestībā parādās konflikts. Tā vietā, ka es esmu pirmajā vietā, viņš jūtas tā, man par tevi ir jāsacenšas ar taviem vecākiem. Atstājiet vecākus. Katra izvēle, ko izdara sieva vai vīrs, ir es izvēlos savu vīru, es izvēlos savu sievu, nevis vecākus. Otrā daļa ir pieķeršanās. Vai zināt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ar tevi cieši jāturas vienam pie otra, lai mēs turētos pretī pasaulē. Jā. Jums ir jāatstāj un jums ir jāpieķeras. Ja jūs pārtrauksiet pieķerties, romantiskas attiecības pazudīs. Tas tā notiks. Vai atstājat savus vecākus? Vai pieķeraties? Otrais universālais princips ir tas, ka jums ir jāuzņemas sava loma. Jūsu loma. Pāvila vēstules Efeziešiem 5. nodaļas 23. pantā ir teikts, jo vīrs ir sievas galva. Nevis sieva ir vīra galva. Viņi pat nav vienlīdzīgi. Vīrs ir sievas galva. Vīrs ir līderis. 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļas 18. pantā ir teikts, un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, es tam darīšu palīgu, kas būs ap viņu. Jums ir jāuzņem sava loma, vai zināt, kas katru reizi izjauks romantiku? Tas, kas sieva nolems vadīt, tas izjauks šīs attiecības katru reizi. Vai zināt, kas notiek? Sieva ir neapmierināta, jo vīrs nevada. Vīrs ir aizskarts,
ka viņa cenšas vadīt. Vai nu būs strīdi, vai arī vīrs kļūs pasīvs un sieviete kļūs agresīva. Cik daudz romantikas ir laulībā, kurā vīrs un sieva ir mainītās lomās? Atbilde – tās vispār nav. Tā ir pazudusi. Kas sievai ir jādara? Dievs viņam darīja palīgu. Kāda ir sievas loma? Sievas loma ir palīdzēt savam vīram. Ja vīrs ir līderis, tad sieva ir sekotāja. Dariet to tā, kā Dievs lika, un romantika atgriezīsies. Trešais – izpildiet savus pienākumus. Izpildiet savus pienākumus. Fulfill your responsibilities. Dievs nosaka ne tikai lomu, kura mums ir jāspēlē, bet arī pienākumus, kuri mums ir jāpilda. Jāpiepilda. Pāvila vēstules kolosiešiem 3. nodaļas 18. un 19. pantā ir teikts: sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem, tā tas pieklājas tā kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Te tas ir. Ir pārsteidzoši, ka Dievs visā Bībelē sievai saka vienu un to pašu vārdu, bet vīram atšķirīgus vārdus. Viņš saka vienu un to pašu visu laiku. Vai zināt, kas sievai ir visvairāk nepieciešams? Vīra mīlestība. Sieva uzplaukst sava vīra mīlestībā. Vai zināt, kas nepieciešams vīram? Viņam vajadzīga mīlestība. Vai zināt, kas viņam nepieciešams vairāk par mīlestību? Viņam nepieciešama cieņa un pacelātības sajūta. Viņam vajag, lai viņu godātu. Lai viņu godātu. Bībelē šajos pantos ir teikts, ka sievai ir jāpakļaujas. Vai zināt, kas šajā mūsu sarunas laikā liek vīram romantiski mīlēt savu sievu? Tas, ka viņš vada un nav pārliecināts par doto situāciju. Viņš zina, ka viņa sieva nepiekrīt, taču viņa labprātīgi, ar prieku viņam pakļaujas. Vīrieši, vai man ir taisnība? Pasakiet taču, vai tas tā ir vai nav? Varu sadarīt, ka man ir taisnība. Vai zināt, ko tas panāk? Tu domā, ka uzticies man. Uzticies. Jūs kļūstat vīrišķīgāks, un viņas savukārt ar prieku pakļaujas. 4. Vai zināt, kas vēl izraisa romantisku mīlestību? Ne tikai tas, ka atstājat un pieķeraties. Jūs ne tikai spēlējat savu lomu, jūs pareizi uzņematies savu līdera un savu palīga lomu. Jūs ne tikai pildat savu pienākumu pakļauties un mīlēt, bet arī 4. Jūs sniedzat, dodat. Tas ir Bībeles termins. Jūs dodat seksuālu mīlestību, dod to. Jūs sniedzat seksuālu pieķeršanos. Vai zināt, kas tik ātri liek izzust romantiskai mīlestībai? Tā ir neatrisināta seksuālā dzīve. Vai zināt, ko jūs vienmēr gribat darīt? Ja esat romantiski iemīlējušies, pieskarties. Jūs gribat pieskarties. Jūs gribat skatīties. Jūs gribat apskaut. Jūs gribat noskūpstīt. Ko jūs gribat darīt? Jūs gribat seksu. Kāpēc? Viss jūsos saka, liksimies kopā gultā. Vai atceraties to? Pirms jūs apprecējāties, jūs vienmēr gribējāt to darīt un teicāt, nē, es nevaru, mēs to nedarīsim. Kāpēc? Viss ir, izdarīsim to. Romantiska mīlestība ir seksuāla. Tā ir seksuāla. Ja seksuāla mīlestība izzūd, vai zināt, kas notiks? Romantiskas attiecības izzudīs. Vai zināt, kuram visātrāk zūd romantika šajā jomā? Vīrietim vai sievietei? Vīrietim. Ja sieva noliedz vīra seksuālās vajadzības, tad arī viņa sirdī kaut kas zūd. Nezinu kādēļ, bet tā tas ir ar ikvienu vīrieti, ko esmu saticis.
Šķiet, ka lielākai daļai sieviešu